Ar patiesu cieņu Alūksnes novada pašvaldība sveic politiski represēto biedrību Sarma 35 gadu jubilejā. Organizācijai šis ir bijis ļoti aktīvs un radošs periods, kura laikā veikts nozīmīgs darbs pie pagātnes notikuma apkopošanas un saglabāšanas. Ir būtiski atklāt un apliecināt, kādas sekas komunistiskais režīms ir atstājis uz sabiedrību. Alūksnes novada politiski represēto kluba Sarma vadītāja Dzidra Mazika ar lielu neatlaidību ir apvienojusi daudzus aktīvus biedrus, līdzcilvēkus un iespējams arī represēto tuviniekus, ar kuriem kopīgi vāktas liecības par šo smago un sarežģīto vēstures posmu. Kam visam mēs neesam gājuši cauri. Man liekas, es varu pateikt tikai to, ka to var veikt tikai garā stiprie cilvēki. Tas nav tā tik vienkārši. Jo daudz, kam ir iziet cauri. Esmu vienmēr uzskatījusi to, ka katram cilvēkam ir dots savs uzdevums. Un no tā uzdevuma nekā nevar izvairīt. Vai nu tas notiek agrāk, vai notiek vēlāk, bet tā tas ir. Jāsaka tā, es pat viņu gribētu saukt bezmaz par dibinātāju, kaut gan viņa 20 gadus, bet Sarmai 35 gadu. Cilvēks, kurš ir vienmēr mošs un mundrs. Politiski represēto klubu ieguldītais darbs ir ne tikai svētku reizēs, bet arī ikdienā. Runāt, domāt un meklēt veidus, kā vēsture var būt dzīva arī šodien, lai vēstures liecības nepazūstu līdz ar cilvēkiem. Tās ir jāsaglabā, jāapkopo, jāpieraksta un jānodrošina, ka tās dzīvos vēl ilgi pēc mums. Represēto saima Alūksnes novadā tiešām ir ļoti aktīva, ļoti jauna, kā es viņiem saku, tāpēc, ka tās idejas un tas, ko viņi grib izdarīt vēl savos jau cienījamajos gados, ir tiešām abrīnas vērtas. Mums ir ļoti liels prieks sadarboties pašvaldībai gan ar Sarmu, gan ar tās vadītāju Dzidru Maziku un vēlēt tikai vēl daudz kopīgus notikumus un darbus, lai gan jaunieši, gan mēs paši stiprinātos savā patriotismā un latvietībā. Es vēlu šeit represētiem visiem Latvijas mūžu garu un visiem cilvēkiem, un lai mums izdodās. Turklāt Alūksnes novada politiski represēto kluba Sarma darbības laikā radīts ievērojams mantojums. Uzrakstītas daudzas grāmatas, veidota filmas, stāstīti neskaitāmi stāsti un pat būvēti piemiņas objekti. Tas viss darīts ar vienotu mērķi, lai sabiedrībai uz visiem laikiem paliktu prātā tas, ko komunistiskais režīms ir nodarījis cilvēkiem. Arī jubilejas pasākuma laikā tika atklāta jaunā grāmata, kas izdota Vītola izdevniecībā un ir veltīta Sarmas 35 darbības gadiem. Mēs visu laiku esam cītīgi mēs strādājām, lai mums iznāktu arī Sarmai 35. Un tad man bija tā laime un tas prieks vakardien sagaidīt to grāmatu. Tas ir tāds atmiņu kopojums dažādā veidā, dažādā žanrā par tiem cilvēkiem, kas dzīvojuši, par represijām, par dažādiem notikumiem. Materiāls ir ļoti dažāds par to, ko represēta apvienība ir darījusi pēdējos 5 gados galvenokārt. Visu ielikt un uzrakstīt nav iespējams. Īpaši ir to, ka ir daudz skolu jaunatnes darbu. Gan zīmējumi, gan pētnieciskie darbi ģimnāzijas audzēkņu, gan mākslas skolas bērnu zīmējumi. To, es domāju, visvairāk zīmīga. Var redzēt, ka jaunieši arī par tādām tēmām interesējas un gadu gaitā viņam rodas priekšstats, kad tas bijis, kā tas bijis. Savukārt jubilejas pasākumā Alūksnes novada pašvaldība piešķīra apbalvojumu atzinība politiski represēto kluba aktīvajiem biedriem par nozīmīgu ieguldījumu Alūksnes novada vēstures liecību saglabāšanā un jauniešu patriotiskajā audzināšanā.